Un aizņemoties lapusi no admirāļa Ernesta Kinga Otrā pasaules kara laikā, mēs esam nolēmuši dalīt okeānu ar Irānu. Mēs viņiem atdevām apakšpusi. Irānas režīma galvenais plāns ir pilnībā izgāzies, un tagad viņa augstākās amatpersonas oficiāli dezertē, lai glābtu savas dzīvības. Izmisīgā panikas mēģinājumā izdzīvot karā, Irāna mēģināja sagrābt globālo ekonomiku ķīlniekos, uzspridzinot civilos kuģus Hormuza šaurumā. Viņu terorisma kampaņa tikai apvienoja pasauli pret viņiem. Tā vietā, lai atkāptos, dumpīgie Irānas revolucionārās gvardes spēki tagad pārvērtuši svarīgāko ūdensceļu par mafijas izspiešanas schēmu. Viņi pieprasa $1 miljonu no ārvalstu kuģiem kā aizsardzības maksu par šaurumu šķērsošanu, bet pasaule vairs tam nepiekrīt. Veidojās liela vēsturiska kaimiņvalstu koalīcija ar ASV, Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Šī koalīcija gatavojas ar spēku sagraut Irānas blokādi. Esmu pārliecināts, ka Irānas uzbrukums Hormuza šaurumam un Persijas līča valstīm kļūs par vienu no lielākajām valsts kļūdām vēsturē. Līdzīgi kā Vācija Pirmajā pasaules karā uzbruka neitrālajai Beļģijai, kas viņiem maksāja uzvaru, sāksim ar dezertēšanām, kas notiek Irānas iekšienē, jo tas mums daudz ko pasaka. Finanšu ministrs Skots Bezants skaidro, ka vadības augšgalā notiek būtiskas dezertēšanas. Šis ir absurds, Marija. Atkal esam pie Bagdādes Boba stāstiem. Režīms sabrūk un cilvēki sāk vērsties pret viņiem. Mēs sākam redzēt dezertēšanu finanšu ministrijā. Tagad zinām, kur ir Irānas vadības bankas konti. Un tie tiek iesaldēti. Mēs tos paturēsim un skatīsimies, kurš dezertēs. Bet mēs sākam redzēt dezertēšanu visā režīmā. Un tā tas arī beigsies. Tātad, doma par kaut kādu nodevu iekasēšanas vienošanos ir smieklīga. Ko prezidents Trumps runā? Viņš koncentrējās uz Kargas salu kopš 1988. gada, vēl pirms šaha krišanas. ASV jākoncentrējas uz to, viņš jau ir ļoti fokusēts. Pagājušajā nedēļā notika bombardēšana. Kargas salas militārie objekti tika iznīcināti, un vēl viena lieta, ko var pateikt. Ja esi naftas strādnieks, tu nevēlēsies tur strādāt. Tātad visi naftas strādnieki tiek piespiesti tur palikt, un mēs redzēsim, kas notiks, vai tas galu galā kļūs par ASV īpašumu. Kad režīma amatpersonas pārceļ naudu un bēg, tas rāda, ko viņi domā un sagaida. Viņi saprot notiekošo un tuvojošos. Un šorīt tas kļuva vēl skaidrāks. Šodien apvienotā karaliste, Francija, Vācija, Itālija, Nīderlande un Japāna tikko izdeva kopīgu paziņojumu. Viņi darīs visu, lai aizsargātu Hormuza šaurumu un sabiedrotos Persijas līcī. Svarīgākais citāts – viņi stingri nosoda Irānas uzbrukumu komerciālajiem kuģiem. Viņi Hormuza šauruma de facto slēgšanu sauc par draudu starptautiskajam mieram un drošībai. Un viņi pauž gatavību piedalīties atbilstošos centienos, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos. Šis paziņojums atklāja, ko Irāna izdarīja nepareizi. Ja tā neuzbruktu civilajiem kuģiem, šīs valstis neiejauktos. Ja Irāna neuzbruktu neitrālām Persijas līča valstīm, Eiropa neizteica šādu paziņojumu. Irāna pati sev to sagādā. Ļaujiet paskaidrot to, ko cilvēki nesaprot. Persijas līča valstis, arī ar ASV bāzēm, publiski paziņojušas, ka neļaus Amerikai izmantot savu gaisa telpu vai bāzes uzbrukuma misijām. Viņi to paziņoja kara sākumā, un tas nav mainījies arī vairāk nekā 2 nedēļas kopš kara sākuma. Tikmēr Irāna joprojām uzbrūk šīm valstīm ar droniem un raķetēm. Un šīs ASV bāzes šajās valstīs tiek izmantotas tikai aizsardzībai. Tās tiek izmantotas, lai notriektu dronus un raķetes, kuras sūta Irāna. Visas uzbrukuma misijas veids ASV lidmašīnu bāzes kuģi. Tāpēc šīs valstis ir neitrālas, bet Irāna tām tomēr uzbrūk. Faktiski Irāna pat uzbruka Omānai. Omānā pat nav ASV bāzu. Tās mērķis – izraisīt konfliktu reģionā. Viņi cenšas radīt ekonomiskas problēmas, lai piespiestu ASV atkāpties, bet aizmirst svarīgu lietu. Persijas līča valstis neaizsargā tikai ASV. Tām ir aizsardzības līguma ar Eiropas valstīm, piemēram, Franciju, Itāliju un apvienoto karalisti, kuras tagad izjūt spiedienu no Persijas līča valstu vadības. Parakstot līgumu, jums jāierodas, kad otrai pusei tas vajadzīgs.
Arī bez līgumiem Eiropa no Hormuza šauruma ir atkarīgāka nekā ASV. Ja naftas un gāzes piegādes pārtrūkst, cenas strauji aug un dzīves dārdzība pieaug. Es gribu skaidri pateikt vienu lietu. Lai gan ASV maz iegūst naftu un gāzi no Hormuza šauruma, cenu kāpums tur ietekmē arī ASV, jo cenas aug visur. Cenas kāp ne tikai naftai caur Hormuza šaurumu, tāpēc tas jāņem vērā. Eiropai ietekme ir vēl tiešāka, un tieši tāpēc Eiropas valstis tagad ir gatavas iesaistīties, lai aizsargātu savas ekonomikas. Irānas terorisms apvienoja pasauli pret Irānu. Kamēr veidojas šī koalīcija, Irāna dara ko neprātīgu un negaidītu. Viņi pārvērš Hormuza šaurumu par mafijas cietoksni. Pirms turpinām, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu. Tas palīdz mums algoritmā. Tagad parunāsim par šo izspiešanas schēmu, ko vada IRGC. Irāna ir izveidojusi apstiprinātus koridorus caur šaurumu. Kuģi no Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Irākas un Malaizijas var izbraukt, bet ne bez maksas. IRGC šķiet prasa $2 miljonus par katru kuģi. Ir svarīgi norādīt, ka IRGC nav nekādas jurisdikcijas pār šo šaurumu. Tātad tas nozīmē, ka tas būtībā ir pirātisms. Šis ir mafijas aizsardzības rekets, ko Irāna tagad vada. Irāna vēlas, lai pasaule ciestu sāpes, kamēr viņi no tā gūst peļņu. Vakar Persijas līča ārlietu ministri Sauda Arābijā apsprieda, vai pārtraukt atbildes triecienus pret Irānu. Un ziniet, ko Irāna darīja tikšanās laikā? Viņi raidīja raķetes un dronus uz Sauda Arābijas galvaspilsētu, kur bija ārlietu ministri. Persijas līča valstu ārlietu ministri Riyādā apsprieda konflikta izplatību. Sarunu laikā Irāna palaida raķetes uz Sauda Arābijas galvaspilsētu. Viss tika pārtvērts, bet atlūzas savainoja vairākus cilvēkus. Sauda Arābijas ārlietu ministrs apsūdzēja Irānu par mēģinājumiem iebiedēt Persijas līča līderus, uzsverot, ka tas neizdosies. Uzbrukumu Rijādai laikā, kad tiekās vairāk diplomāti, es nevaru uzskatīt par nejaušību. Tas ir skaidrs signāls par Irānas attieksmi pret diplomātiem. Tā netic sarunām ar kaimiņiem. Viņa spiež uz kaimiņiem. Es varu droši teikt, tas nestrādās. Karaliste nepakļausies spiedienam? Gluži pretēji. Šis spiediens radīs pretēju efektu. Neitrālas valstis joprojām neļauj ASV uzbrukumus no savas teritorijas. Tur bija arī Turcijas ārlietu ministrs, kurš skaidri norādīja, ka Irāna cenšas visus šantažēt. Turcija aizstāvēja un joprojām diplomātiski atbalsta Irānu, bet Irāna nesen mēģināja nogalināt Turcijas ārlietu ministru. Šis bija viņa vēstījums. Mums ir tikai viens darba kārtības punkts. Vakar vakarā pirms sanāksmes sākuma, kad mums bija divpusēja tikšanās ar manu pakistāniešu brāli, mums piezvanīja Abbas Arakči, un mēs arī ar viņu runājām. Un patiesībā notika šāda saruna, tātad jūs mums tagad zvanāt, un raķetes krīt no debesīm. Rijādā tika pārtvertas raķetes. Un kāpēc jūs sūtat raķetes uz Rijādu, kamēr notiek sanāksme? Tātad viņi pēc paša domām vēlas, lai viņu diplomātiskās pozīcijas tiktu ņemtas vērā noteiktos apstākļos. Tāpēc pēdējās dienās Persijas līča valstu vēstījumi būtiski mainījušies. Patiesībā tagad viņi publiski sauc Irānu par to, kas tā ir – globālu terorisma atbalstītāju. Viņi norāda uz liekulību, ka Irāna nekad nav bijusi labs kaimiņš. Tas nav nekas jauns. Irāna jau gadu desmitiem finansē Hizbollah, Hamas un hutiešus. Vienkārši paklausieties. Nesaprotu, kā viņi var apgalvot, ka cīnās par islāma mērķiem, uzbrukot islāma valstīm un ne tikai vienai. Sauda Arābija, Bahraina, Kuveita, Katara, AAE, Omana, Libāna, Jordānija, Azerbaidžāna, Turcija. Šīs valstis ir islāma valstis, bet Irāna tām uzbrūk. Un pat pirms šī kara, kāds bija Irānas ieguldījums jautājumos, kas saistīti ar islāma pasauli?
Viņi atbalsta Hūtu miliciju Jemenā. Viņi atbalstīja tautas miliciju Irākā, kas tagad uzbrūk Irākai. Viņi uzbrūk Irākai, Hezbollah un Libānai, kas neapmierinājās tikai ar politiskā lēmuma sagrābšanu Libānā, bet bija arī efektīvs instruments, lai veiktu diversijas reģionā un Sauda-Arābijā. Un lielākais piemērs ir Irānas un Hezbollah loma Sīrijā. Tad, kur ir šāds atbalsts, vai tās sauktais atbalsts musulmaņu pasaulē, kad viņi izdara šādus noziegumus un atbalsta bijušo Sīrijas režīmu? Kā viņi atbalsta islāma pasauli, kad viņai slepkavo politiķus Libānā? Kā viņi atbalsta musulmaņu pasaules jautājumus un lietas? Kad viņi dod varu iedzīvotājiem, tautas mobilizācijas spēki Irākā, viņi slepkavo, kavējot attīstības centienus Irākā. Es neredzu, kā viņi atbalsta islāma lietas. Es uzskatu, ka tie ir vienkārši lozungi, aiz kuriem viņi slēpjas. Un šie instrumenti darbojas, lai kalpotu Irānas interesēm. Nevis lozungiem, kurus viņi apgalvo. Tāpēc Persijas līča valstis lobē ASV nepārtraukt karu, līdz Irānas režīms tiek pilnībā sagrauts. Un viņiem ir skaitļi, kas apstiprina viņu argumentu. Paskatieties uz AAE pozīciju. Vieni paši apvienotie Arābu Emirāti ir izturējuši vairāk nekā 2000 raķešu un dronu Irānas uzbrukumos. Tas ir vairāk nekā puse no visa, ko Irāna izšāvusi kopš kara sākuma. Vairāk nekā 80% no 2000 droniem un raķetēm bija vērsti uz civiliem objektiem, kā lidostas, ostas, viesnīcas un datu centri. Šī iemesla dēļ gājuši bojā 6 civiliedzīvotāji, 157 ievainoti. Tāpēc Persijas līča līderi runā skaidri – zaudētās dzīvības neatgūt. Šī problēma nav labojama. Infrastruktūras bojājumi ir pagaidu. Naudu var iztērēt, ko salabot, bet teroristu uzbrukumā mirušo, ko īsteno Irāna, neatgriezt. Paklausieties. Mēs izvērtējam šos zaudējumus, tos var atlīdzināt atšķirībā no cilvēkiem. Bet mūsu vēstījums ir tāds, ka uzbrukt šādai iekārtai, kā jau es teicu, kas ir galvenais ienākumu avots Kataras tautai un arī viens no galvenajiem ienākumu avotiem, kas ir Kataras ekonomikas pamats. Un mēs arī palīdzam daudziem cilvēkiem, kur ir trūkumā un grūtībās. Tāpēc mēs ceram, ka Irānas Islāma Republika saprot, ka tieši viņi ir tie, kas atņēma šiem nabaga cilvēkiem to atbalstu, ko mēs tagad sniedzam. Kamēr pasaule apvienojas pret viņiem, režīms vēršas pret savējiem. Irāna tik ļoti baidās, ka atjaunojas publiskās pakāšanas. Komā ar nāvi sodīti 3 janvāra protestētāji – Mahdi Kasami, Sahils Muhamadī un Saīds Davudī. Režīms šos 3 vīriešus apsūdzēja policistu nogalināšanā un darbībās cionistu režīma un naidīgās ASV valdības labā. Bet redziet, patiesība ir tāda, ka šie 3 vīrieši pat nebija tajā protestā, kurā pēc režīma apgalvojumiem viņi atradās. Viņi atradās pavisam citā vietā. Taču, tā kā režīmam nebija pierādījumu, lai viņus patiešām notiesātu par šīm apsūdzībām, visiem apsūdzētajiem tika liekta pienācīga tiesvedība, lai viņi nevarētu sevi aizstāvēt. Starp netaisnībām, ar kurām viņi saskārās, viena no tām bija piespiedu atzīšanās izmantošana. Otrakārt, ierobežot piekļuvi advokātiem, īpaši izmeklēšanas laikā. Treškārt, slēgtas vai sasteigtas tiesas. Ceturtkārt, ignorēti attaisnojoši pierādījumi. Piektkārt, aizturēšana bez advokāta sākotnējā nopratināšanā. Sestkārt, fiziska un psiholoģiska spīdzināšana, ieskaitot sišanu un roku lūzumu. Septītkārt, tiesa ignorēja apgalvojumus, ka atzīšanās iegūtas spīdzināšanas rezultātā. Astotkārt, netika veikta izmeklēšana par spīdzināšanas apgalvojumiem. Devītkārt, alibi pierādījumi tika noraidīti. Viņi bija citā vietā nekā apsūdzēts.
10 kārt aizstāvības liecinieki tika noraidīti vai neizsaukti. 11 kārt tiesas sēdes bija ļoti īsas. 12 kārt bija liegta piekļuve neatkarīgiem advokātiem. 13 kārt trūka caurskatām pierādījumu. Diemžēl šo publisko pakāšanu laiks mums daudz ko pasaka. Režīms ir šausmās par iespēju, ka protesti varētu atsākties. Un tieši tāpēc publiskās pakāšanas patiesībā ir vēstījums. Tas ir tas, kas notiks, ja sabiedrība atkal sacelsies pret režīmu. Mēs to redzējām Komā, un drīz tādi gadījumi būs arī citās pilsētās. Režīms šķiet var saglabāt varu tikai ar terorismu valstī un ārpus tās. Tas arī viss, ko var pateikt. Mans vārds ir Sems, un tiksimies nākamajā video.